Maijas stāsts. Ārdavas muiža ir vietējās nozīmes kultūrvēsturiskais piemineklis. Tā celta 19. gadsimtā neorenesanses stilā un līdz 1922. gadam piederēja muižnieku Molu dzimtai. Šeit savas skolotājas gaitas 1906. gadā iesākusi arī ievērojamā Latgales kultūras darbiniece Neaizmērstule, jeb Rozālija Tabine. Muižas saimnieks Vaclavs Mols bija izveidojis privātskolu saviem un kalpu bērniem. Tajā Neaizmērstule mācīja latviešu un krievu valodu, rakstīšanu un rēķināšanu. Ārdavas muižā no 1922. gada līdz 2003. gadam bija ierīkota Ārdavas pamatskola. 1934. gadā Helēna Broks tika norīkota par muižas pamatskolas direktori. Apdzīvota vieta Ārdava veidojusies ap bijušās muižas centru pēc dzelzceļa līnijas atklāšanas. Otrā pasaules kara laikā muižas ēkā atradās vācu armijas štābs. Dažos avotos mazliet vēlāk vietējās sarkanās armijas partizāni uzspridzināja vācu vilcienu, kas veda munīciju uz Rēzekni. Veco skolas ēku vāciešiem apkāpjoties bija plānots uzspridzināt, jo tika atrastas mīnas pagrabā, ko uzgāja un atmīnēja Ārdavas partizāni. Ārdavas ciems izaudzis padomju gados līdz 1975. gadam kā Ārdavas ciema padomes centrs. No muižas kompleksa šobrīd saglabājusies saimniecības ēka, parks, kur vācu laikā tika ierīkots zirgu stallis. Vēlāk atradās darbnīcas un internāts. Muižā esot bijušas arī dzirnavas, kuras nodega 1931. gadā. Šobrīd muižas īpašnieki aktīvi krāj materiālus par muižas vēsturi un cilvēkiem, kuri šeit dzīvojuši un strādājuši, kā arī skolēniem, kuri mācījās Ārdavas pamatskolā.